Labdien! Baltijas reģionā ir ienākuši siltāki laikapstākļi, un tomēr nākotnes prognozes rāda, ka tie vēl joprojām saglabāsies nepastāvīgi. Tātad mīsies gan ar lietus periodiem, gan ar vēja, gan bez vēja, un tas, protams, viss arī ietekmēs enerģijas vairumtirgu. Atskatīsimies uz to, kādu faktoru un ietekmes bijušas uz pasaules resursiem un Eiropas enerģijas tirgu šī gada 28. nedēļā. Kopumā gan naftas, gan akmeņogļu, gan dabasgāzes cenas pagājušās nedēļas laikā pakāpās. Naftas cena vislielākā ietekme ir ASV tarifu politikai. Turpmākā tarifu piemērošana jau ir provizorisks. Zināms, ka Eiropas Savienībai var piemērot līdz 30% ievadu muitas tarifu no ASV puses, un arī iespējamā ASV noteiktās sankcijas Krievijas izcelsmes naftas pircēju valstīm, piedraudot ar sankcijām līdz pat 500% apmērā kā ievadmuitas tarifu tām valstīm, kuras turpinās iepirkt Krievijas naftu. Akmeņoglēm Eiropā cenas palēciens. Kopumā Rietumē Eiropā un Centrāla Eiropā ir ārkārtīgi karsti laikapstākļi. Tas samazinājis upju ūdens līmeni, un līdz ar to ogļu transportēšana ir ar samazinātām kravām. Tātad piegāžu puses kavējās, un šādā karstās laikapstākļos ir bijusi arī mazāka vēja izstrāde. Līdz ar to pieprasījums pēc ogļu staciju izstrādes pakāpjās. Dabasgāzei līdzīgi, tā ir kā amortizējošs faktors, tātad tiek ieslēgta, kad pārējie resursi iztrūkst. Karstumvilnis no vienas puses paceļ pieprasījumu pēc papildus elektroenerģijas kondicionēšanas nepieciešamībām. Francijā savukārt neplānots atomelektrostacijas atslēgums arī veicina citu staciju ieslēgšanos darbā. Un dabasgāzes cena par nākamā mēneša bāzes piegādi Eiropā nostājās pie 35,5 eiro par megavatstundu Nīderlandes biržā TTF. Kvotai tādas būtiskas izmaiņas nav. No vienas puses kvotas cena ietver daudzos pasaules un Eiropas ekonomikas vērtējumus par industrijas, rūpniecības un patēriņa aktivitāti, un tā kā šobrīd tādu noteiktu un skaidri zināmu faktoru nav bijis tirgus vērtējumos, tad kvotas cena saglabājas pie aptuveni 70–71 eiro par tonu. Elektroenerģijai Nord Pool spot tirgū gan Ziemeļvalstu, gan Baltijas reģionam ir pakāpiens. Ziemeļvalsts cena vidēji 33,5 eiro par megavatstundu, un Baltijas valstu vidējā cena pagājušajā nedēļā pie 44 eiro par megavatstundu. Abiem reģioniem būtiskie faktori ir vienādi. Vēja izstrāde ir samazinājusies, ja salīdzina ar aiziepriekšējo nedēļu, un Baltijā, tā kā ir apmācies lietains laiks, arī krītās saules izstrāde. Līdz ar to abi šie ražošanas samazinājumi arī veicinājuši cenas pakāpienu. Un vērtējot nākamā gada elektroenerģijas bāzes piegādes kontraktus, arī tajos ir neliela izmaiņa augšup. Ziemeļvalstīs atkarībā no apgabala cenas robežās no 37 līdz 54 eiro par megavatstundu, Vācijai pie 88 eiro par megavatstundu un Polijai pie 97 eiro par megavatstundu. Sekosim līdzi notikumiem pasaulē un tirgu un tiekamies nākamnedēļ.